Tā, šodien mēs esam nonākuši līdz Enrikos zupas pagatavošanai. Tā, bildēs rādījās, ka bija centrā caurums, bet iegādājoties salariju, centrā bija tikai tukšs tāds mīkstumiņš. Tāds fizisks caurums nav, bet garša. Garīgs. Un mize, visi ļoti tas pats ir jau cilvēki, kas pamēģināja šo zupu un sāt visādi atsauksmes, bet es šodien pats pamēģināšu. Un tad zupā piedalās Linda ar nazi un paplāti, salarijas sakne. Es vēl nopirku salariju kātus un ingveru, ķiploks un sīpols man nepēc. Bija tāda zupa, tad ir jātaisa tikai tāda zupa. Tur bija vēl sīpoli un ķiploki. Nē, ingveru pielikt garšai. Nē, garšas pastiprinātājs. 621. Jā. Tā, nu labi, te ir privātās diskusijas par to, kā to taisīt, bet kā domā taisīt viņa? Tā kā tu teici. Nē, nu, ok, sagriez kubiciņos tālāk. Kā taisīt to novārījumu? Taisīsim novārījumu, tādu, lai var iedzert to dzērienu. Ok, kur nozīmē novārījums? Tā nebūs tā kā zupa, tas būs tā kā dzēriens. Tā kā... Kur nozīmē novārījums? Nu kā? Nu, vienkārši vārīsim. Kamēr izveidosies... Tu šito tagad metīsi katlā iekšā? Jā. Un burbuļos ūdeni, kamēr... Un cik ilgi tu domā to darīt? Nu, skatīsimies. Bet salarijas arī klāt jāpiegriež. Šitās zaļumiem, jā. Tās arī rādījās. Tad nebūs balts šķidrums. Jā, viņš nebija balts, viņš bija ar tiem zaļiem gabaliņiem iekšā. Tā kā izties tā kā lociņa. Bet es domāju, tas ir šitas. Tā, nu. Kā tam vajadzētu iedarboties uz cilvēku ķermeni? Cilvēkam vajadzētu vieglam atslāvam uznākt un virmojošai sajūtai, kas nozīmē vienkārši enerģijas pastiprinās. Nu, tad jau mēs redzēsim, mēs gribam pamēģināt. Pirmā čoka zupa, kas ir dota. Tev, Angela, ir kāda zupa devusi kādreiz? Zinu, ikdienā taisīs kaut ko tādas visādas zupas, un šis nav nekāds jaunums, selerija un tā tālāk, bet šis savienojums selerija, ķiploks un sīpols. Jā. Viss. Nu, redzēsim, pēc kāds garšos. Nu, tu esi, piemēram, Angelai prasījusi zupu, kas palīdz iziet no ķermeņa ārā. Nu, protams, ka nāsim. Nu, vēl. So tādiem jautājumiem netraucē. Nu, bet mums bija seminārā tās jautājums. Un tad kur ir tā zupa. Bet nebija pa iziešanu no ķermeņa, bija vienkārši, kas enerģijas pastiprina. Labi, turpināsim reportāžu vēlāk. Channeling zupa top. Tā, nu šedevrs izstāsta, ka ir gatavs. Tās ir enerģija daļiņas, kas burbuļo. Šitādu vēl es neesmu taisījusi. Šitādu neesi? Šitādu es vēl neesmu taisījusi, kur būtu tikai 4 ingredienti. 5 ar sāli. Un bringveru tu negribēji likt klāt? Bringveru tu teici, ka nav. Nē, es taču nopirku. Bet tu teici, ka nav. Zupā jau vajadzīgs. Nē, nu to es pats gribēju. Tā, nu Linda man jau deva vienu karotu pagaršot, pēc kuras es jau viegli apdalbījos. Un te ir vairākas karotes. Un es jau saku, ja es neatgriezīšos, iespējams nometni būs jāpārceļ. Jāatgriezīsies, es uzšaušu. Uzšaus tādā ziņā mosties. Pagausies, ka tas smukais kadrs zupai. Gatavs. Tā es jau ēdu pusporciju un man nāk virsū vieglas lūzenes. Un sajūta ir tāda, ka tu peldi projām, bet tas nav kontrolēts. Un
Es tikai puses apēdis, un šitā ir tā, ko es vienreiz ēdu, kas vienkārši aiznes norāva. Nu, duša ziņa vēlāk, man jābrauc šodien vēl uz Valmieru ar mašīnu. Un redzēsim, kā man tas izdosies. Jā, aizmirsu pateikt, ka pagaidām vienīgā atšķirība, kas ir, ne vienīgā, bet atšķirības, kāds ir starp to zupu, ko rādīja, tā kā čuvaki, un starp to, ko mēs tagad redzam, ir tāda, ka pats peld projām apziņa, kad šeit ir šķidrums. Bet to, ko man rādīja čanelingā, kad tā selerijas sakne, viņa kaut kādā temperatūrā, viņa vienkārši izšķīst, no putrā paliek. Un kad tas uzdevums ir tieši to putru dabūt, šķidra putriņa sanāk. Un tad es tādu pamēģināšu vēlreiz kādreiz uztaisīt, bet, ir labs. Tā, paralēli, kamēr tā esu atkal Enrico zupu šoreiz, es gribu notestēt, jo man šovakar ir čī vakars, čī meditācijas vakars, es gribu notestēt, vai tas pastiprina enerģijas, vai tikai jūtīgumu, un paralēli tam ir atnākusi šīs. Es gan nezinu, cik labi uz skaļrunī jūs dzirdēsiet. Es gribēju pateikt, ka tagad čakru rezonances vakaros būs nedaudz pastiprinošāk. Ja lūkosimies, kā viņi gatavojas. Vai tu jūti jau enerģiju? Tā, zupu es paēdu, šodien jau 2 reizes. Tā kā vakar naktī skatos 3 gulēt aizgāju. Apēdu, pilnīgs atslābums iestājās un lūziens nāca. Bet tas varbūt tagad krālu nometnē materiāls piekabēm. Un tad paņem atkal viņu ieēdu. Un gals augšu virmot sāk. Tā kā enerģiski iedarbība viņai noteikti ir. Kāda pastiprina enerģijas, vieglāk sajust enerģijas. Pašā viss tas, ko čuvaki teica, to, kā Enrico teica, viss tas arī notiekās. Tikai es vēl neesmu prasījis vai iedzinājies, kā to izmantot. Jo iestājas atslābums, iestājas lūziens, tad virmot sāk. Bet kā to un kur to izmantot? Labi, man miegs nāca, tas tā kā sīkums būtu, jo meditācija ar miegs uznāk. Bet ziņā to, ka es gribēju teikt, ka viņa pastiprina enerģijas. Vien man liekas, ka nevajag ilgi vārīt, jo tad izvārās tas koncentrāts ārā. Bet es diezgan ilgi vārīju 2 stundas, es domāju, var kaut pusstundu pavārīt un tad uzreiz ņemt iekšā. Bet galvenais čilī, ja lietas ļoti minimāli lietas klāt. Noteikti mēs nometnē taisīsim šito, lai dziļākas meditācijas ir, jo es vēl nepamēģināju pameditēt, es droši vien pēc kāda laika likšu ziņu, kā ar meditācijā, bet es dotu 100 punktu, ka meditācijā var parubonu uzreiz dabūt. Tā kā šī salarijas sakne ir viens no veidiem, kā padarīt ēdienus meditatīvais ēdiens, tā varētu teikt.